ko. Drīkst jau runāt, jā? Labdien, čau! Sveiki. Kas tev ir pa jautājumiem sarakstā? Nu, tur visādi. Es ar citu arī nostījos to interviju, kas tev bija ar Olgu, tur citāties, ka es viņu pusē izslēdzu ārā. Protams. Man ir vēl intervijas, kur ir daži mēģinājuši ar maniem sisties, bet beigās viņi nosist. Jā, nav vairāk. Nu labi, es tur nemēģināšu, es sapratu. Jau 3 gados, man liekas, jau Ila zināja, ka viņi būs ārsti. 3 gados zināju. Jā? Tas ir... Kā? Nu, es zināju vienkārši, ka es gribu Sadzērās to kafiju pusotrā gadā. Sadzērās kafiju un sapratu, ka es būšu ārsts. Mums starp citu parasti ir kaut kas arī ārā, bet šodien ir tāds laiks, ka mēs ārā nevaram. Tāpēc mums šoreiz ārā ir tā štāta grimētava. Šodien bija baigā vētra, man liekas, ka tāda vētra nekad Latvijā nav bijusi. Ko šķiet, Latvijas virziens nākamais, man liekas, Latvijas attīstības virziens. Kas ir sliktāk, elektroniskās cigaretes vai parastās cigaretes? Nu, kā cilvēks, kurš smēķēja no 13 līdz 19 gadiem un tad vairs nesmēķēja, es domāju, ka labāk nelietot neko. Jā. Parastajās cigaretēs ir mazāk nikotīna deva, bet toties ir izdeči, kas nosēžās plaušās un kas ir lielākais risks plaušu audzējiem un citiem audzējiem. Savukārt ar elektroniskajām cigaretēm var veidoties, tur ir lielāka nikotīna deva un var veidoties ātrāka atkarība. Jā, droši vien elektroniskajām cigaretēm problēma, ka viņām nav tās smakas un cilvēki, man liekas, jā, cilvēki gultā pamostās un pīpē tā, man liekas, ir baigā. Tā ir problēma, jā, ka viņām nav šīs te nepatīkamās un arī viegli uzsākt, jo nav tās pretīgās garšas, kas ir cigaretēm. Tur man par narkotikām pajautāt. Labi. Bet tāds man starp citu ir jautājums arī lielajā, bet varam sākt jau te. Pastāst, kas ar tām narkotikām notiek. Es redzēju par dekriminalizāciju, un tu esi arī izpētīju, kad Portugāla dekriminalizēja 2001. gadā. Agrāk jau. Viņam uzsāka, viņa oficiāli dekriminalizēja, bet viņi tos pētījumus tos ātrāk, jā. Un Vācija, man liekas, 1990. Jā, bet viņi dekriminalizēja, protams, viņi tagad ir legalizējuši, un mēs Latvijā nerunājam par legalizāciju. Bet, saproti, ir skaidrs tas, ka pēc pēdējā apvienoto nāciju šīs te zāļu un kriminālās biroja pētījumiem 94 valstīs. Un Eiropa iet uz dekriminalizāciju un nesodīšanu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā sodīšana un nonākšana tad, kad tu nonāc tādā kriminālajā pasaulē, tad tur bieži vien arī paliec. Un faktiski tu nevari nosodīt cilvēku un tikai pēc tam viņu ārstēt. Tas svarīgākais ir uzsākt ārstēšanu, jo narkotiku lietošana tā ir ļoti liela veselības problēma, un tā ir sabiedrības veselības problēma. Un par to cilvēku sodīt un likt cietumā ir tas pats, kas, teiksim, sodīt cilvēku par to, ka viņam ir mentāla saslimšana. Teiksim, cilvēkam ir šizofrēnija, mēs viņu neārstēsim, bet ieliksim cietumā, tāpēc, ka viņam ir šizofrēnija. Ja? Tas ir ļoti līdzīgi. Un es gribu teikt, ka par Portugālu tas piemērs ir brīnišķīgs, jo faktiski Antonio Salvares 40 gadus viņa diktatūra Portugālē bija diezgan traģiska. Viņiem pat bija aizliegta Coca-Cola un visas šīs narkotiskās vielas. Ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar milzīgu nelegālu lietošanu. Un 90. gadu sākumā viņiem bija 360,000 oficiāli atzīto narkomānu valstī. Un tad viņi pilnīgi mainīja, Dr. Mendes pilnīgi mainīja šo te pieeju un teica, dekriminalizējam, ārstējam, strādājam viņiem, nodrošinam metadonu programmas un vispārējo. Un būtībā Portugāla 10–15 gadu laikā sasniedz neiedomājums rezultātus tieši atkarības samazināšanā valstī. Un viņas ir tā saucamais piemērs, jeb teiksim, piemēra protokols, kā valstīm vajadzētu rīkoties. Un tagad Kanāda izskata šo iespēju un daudzas valsts. Un Eiropā jāsaka, ka pusē no Eiropas valstīm ir dekriminalizēts. Čehija arī dekriminalizēts. Jā, ļoti daudz, kur ir. Pusē no Eiropas valsts ir dekriminalizēts. Un tur, kur ir, un arī Austruma Eiropā ir daudz, kur dekriminalizēts. Latvija atkal ir, mēs esam tanī. Mēs nevaram aiziet projām no tās diktatoriālās domāšanas. Bet veselības ministrs tomēr ir arī par dekriminalizāciju. Viņš ir par, un es par to ļoti priecājos. Es par to priecājos, ka mūsu valsts vadītāji ir par un saprot to, ka ir vajadzīgs šos jauniešus īpaši ārstēt. Mēs tā galvenā, un es te izstāstīšu, kur ir problēma, kāpēc mēs ar to sākām. Pagājušā gadā mēs no veselības ministrijas saņēmām priekšlikumu, kas bija, nezinu, no policijas vai no kurienes nāca, ka ārstam, un ar izmaiņām ārstniecības likumā, ka ja pie ārsta atnāk pacients, kurš ir lietojis narkotikas un grib kaut kā ar šo jautājumu tikt galā, tad mums ir jāziņo policijai par viņu.
Protams, mēs sacēlāmies ne pa jokam, jo tas ir pretrunā pilnīgi visiem ētikas standartiem pasaulē. Jo kā tad tu vispār to cilvēku izārstēsi? Tas ir tas, ko Stanfords saka. Šos cilvēkus jau nevajag sodīt, viņus vajag ārstēt un palīdzēt viņiem uzreiz. Es redzēju kaut kādus datus, laikam veselības ministrijas, kad jauniešu grupā 16 līdz 18 ir dubultojies cilvēku skaits, kas lieto narkotikas. No 12 līdz 18. No 12 līdz 18 dubultojies skaits, kas lieto narkotikas. Laikam vismaz 30% ir pamēģinājuši narkotikas. Jā, un tie, kas nonāk, ja teiksim, psihoneiroloģijas centrs saka, ka pie viņiem nav tā, ka pēdējā gadā pieaudzis skaits, tad Bērnu klīniskā universitātes slimnīca tā arī rakstīja, ka viņiem ir ievērojami pieaudzis tas skaits. Un man noteikti gribās vēlreiz teikt, dekriminalizēt nav legalizēt. Tas nenozīmē, ka tagad var iet un pirkt un būs kafejnīca un ražot un audzēt. Nē, mēs vienkārši nesodām cilvēkus, kuri ir lietojuši narkotikas. Un tas nav tāpēc, ka kādam tas ir ienācis prātā. Tie ir pēdējie pētījumi. Stanfordas universitātē milzīgs pētījums pa visiem Amerikas datiem. Apvienotajām nācijām. Viņi saka, mums ir jāmaina attieksme pret šo faktu, kāpēc cilvēki lieto. Mēs varbūt varam palikt šeit, vienkārši visu izrunāt. Diezgan labi. Mums patīk, ka te ir karsts. Te ir, jā, te ir diezgan karsts, te var iesvīst. No tām lampām, man liekas, normāls siltums nāk. Toms jau slapš, pasies slapšu. Krekls. Klau, pastāsti lūdzu, vai taisnība, kad es kaut kur lasīju, kad apēst frī kartupeļu porcija, tas pats, kas izsmēķē 25 cigaretes. Principā tiek uzskatīts, ka veselības kaitojums tikai citādāk ir līdzīgs. Tas ir saistīts ar taukskābēm, kas ir, taukskābes ir dažādas, ir piesātinātās, nepiesātinātās, un parasti izmantojot frī kartupeļu, tās eļas nav ļoti veselīgas. Jo viņas ir lietotas tur 100-200 reizes. Nu, es nezinu, cik reizes viņas lieto, bet viņas nelieto vienreiz, tas ir skaidrs, un tur ir dažādi aspekti, kāpēc tas ir bīstami. Tur ir gan izmaiņas kuņģu zārnu traktā, ja šīs vielas nonāk, viņas neslikti ietekmē mikrobiomu. Viņas slikti ietekmē pēc tam arī asinsvadus. No bērniem, varbūt maziem mums liekas, ka tas nav svarīgi, bet veselības bojāšana jau sāk agrā bērnībā. Un faktiski, ja mēs runājam tieši par kardiovaskulāro veselību, tad tie frī kartupeļi ir tikpat slikti, cik cigaretes. Labi, klausies pa kolu, pastāst, cik cukurs vispār ir neveselīgi? Nu, cukurs būtībā ir ļoti neveselīgi, un mēs cukuru lietojam daudz vairāk nekā mūsu senči vēl pirms 2 paudzēm, jo cukuram bija lielāka cena un to nevarēja atļauties. Vairāk pie mums lietoja medu, cik nu viņš bija, un kolā ir 8 karotītes uz to. Tad ir arī tas, kas ir tās nulles kaloriju, tur atkal ir citas vielas, citas saldinātāji klāt, par kuriem daudz tiek rakstīts, ka viņiem var būt kancerogēna iedarbība. Ir vēl sliktāk. Ir vēl sliktāk. Beidz no cukura, aizbeidz nezinu kur. No vilka pie lāča. Godīgi sakot, ja bērniem ir bijusi vemšana un caurē, tad 10 karotes kolas ir brīnišķīga lieta, lai tiktu galā ar šiem procesiem. Viņi nav tikai slikti, jo kola savā laikā sāka tirgot aptiekās. Ja? Un viņā nebija tik daudz cukura klāta. Bet būtībā cukurs un kokaīns ir strādā uz tiem pašiem receptoriem smadzenēs. Dopamīns. Dopamīna enerģija. Mēs iedzeram kafiju, apēdam saldumiņu un mums ir Ja mēs lietojam daudz cukuru, tad mazinās mūsu spēja to cukuram nonākt šūnā. Jo ko nozīmē diabēts? Diabēts nozīmē, ka cukurs nenonāk iekšā šūnā, kur viņš ir kā degviela, lai visiem šūnu procesiem. Bet, lai viņš būtu šie degvieli, ir vajadzīgs insulīns, kas piestiprinās pie šūnas, kā pie šūnas, teiksim, membrānas, un tad cukurs, pateicoties insulīnam, nonāk šūnā. Un tad tas cukurs ir tur, kur vajag. Cukurdiabēts nozīmē to, ka cukurs ir asinīs, bet viņš nenonāk savos mērķu vietiņās, katrā šūniņā, lai varētu nodrošināt enerģētiskos procesus. Glukozi. Jā. Tā, kaut kas mums jāsāk, savādāk mēs visus jautājumus izrunāsim pirms. Labi, cik ekonomiski svarīgi ir, lai valsts ir vesela? Tas ir bezgalīgi svarīgi, jo, ja tev ir veseli cilvēki, viņi visi var piedalīties un būt ekonomiski aktīvi. Ja tev ir 10% no valsts ar invaliditāti, viņi tak nevar strādāt, tad tu padomā, kāds ir kritums. Tā pavisam vienkārši 10 par 10%, vismaz par 10% mēs esam mazāk efektīvi. Turklāt mēs vēl tērējam lielu naudu, lai nodrošinātu šos cilvēkus, lai viņi varētu ikdienā iegādāties to, ko viņiem vajag un lai viņi varētu dzīvot. Es skatījos, kad Latvijā man tiek paredzēti 69 gadi,
Bet, ja es dzīvotu Zviedrijā, tad man mūža ilgums tiktu paredzēts 81 gadi. Tas ir mūža ilgums. Tas ir nākošais rādītājs. Bet, saprot, mūža ilgums jau nav, tas ir labi dzīvot, bet galvenais jau ir kvalitatīvi nodzīvot. Un tie kvalitatīvi nodzīvotie gadi ir vēl trakāki. Viņi ir 51, 53. Tur mainās. Es nezinu, kāds ir pagājušā gadā, bet vīriešiem 51, sievietēm ir augstāks. Bet tie rādītāji traģiski. Tas nozīmē, ka atlikušos 20 dzīvo slimnīcās, zālēm. Līdz 51 gadam tā kā var darīt, var piedalīties, var būt aktīvs, var priecāties. Un tad tie pēdējie 18, 20 gadi ir tādi dziļā sasaistē ar veselības aprūpes sistēmu. Bet tas nozīmē, ka tas ir arī kaut kāds milzīgs sloks droši vien tai veselības aprūpei un sistēmai un budžetam. Jā, tas ir, bet es domāju, ka tas ir ne tikai tā, ka tas ir tāds sasaistīts. Nav pietiekoši investēts veselības aprūpē, nav investēts veselības izglītībā, veselību pratībā. Līdz ar to tie ieradumi ir diezgan neveselīgi daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un, protams, ka pēc tam ir lielāka tā slodze uz veselības aprūpes sistēmu. Jo, ja mēs saulaicīgi ieguldam veselības aprūpes sistēmā, mums, piemēram, ir rehabilitācija. Tāpat rehabilitācija cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas emocionālas problēmas vai atkarības. Mēs iegūstam cilvēku, kas ir ekonomiski aktīvs, dzīvo kvalitatīvi, nevis līdz 51 gadam, bet līdz 70 gadiem. Vārds sakot, tu minēji vairākas lietas, kas raksturo vispārējo veselības stāvokli Latvijā, bet sāksim varbūt ar veselības problēmām. Kas ir, ar ko mēs slimojam? Kas ir tās problēmas? Kāpēc mēs gandrīz vai īsāko mūža laiku paredzam? Sirds-asinsvadu slimības mums ir tas vadošais, tie ir infarkti, tie ir insulti, tie ir dažādas sirds-asinsvadu slimības. Kāpēc mēs ar to slimojam? Tāpēc, ka mēs alkoholu ļoti daudz lietojam? Es domāju, ka tur ir daudz faktoru. Tur ir neveselīgs uzturs. Es teiktu, pirmkārt, mazkustīgums. Mums nav šī tradīcija. Lielākā daļā sabiedrības nav tik izteikta tradīcija, tomēr vismaz vingrot, katru dienu kaut ko darīt. Tas ir, protams, arī alkohols un alkohola patēriņš, smēķēšana un daudz citu faktori. Bet pēdējos gados vēl ir nākuši arī ārējie faktori, kur dēļ varētu šīs kardiovaskulārās saslimšanas pieaugt. Tu domā Covid vai? Covid, jā, un viss ar to saistītais. Bet katrā ziņā mums ir jāsāk ar tām pamatlietām. Labi, no vienas puses cilvēki ēd neveselīgi, mazkustīgi un tā tālāk. Viņi saslimst, bet kāda ir tā otra puse, kas ir aprūpes puse, vai tā ir kvalitatīva? Es domāju, ka viņi ir, kardioloģija Latvijā ir ļoti labā līmenī. Mūsu asinsvadu ķirurgi un arī sirds ķirurgi tomēr ne tikai Latvijā strādā, bet viņi arī braukā pa pasauli un rāda, ko var izdarīt. Un ir ļoti daudz interesantas lietas, kas sākas, piemēram, sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm Latvijā. Bet jautājums ir, ko valsts var samaksāt? Tas, ka to var izdarīt, ir viens, bet ļoti no tām, ir daudzas no tām operācijām, ko mūsu ārsti var veikt, ko valsts nevar apmaksāt. Es redzēju vienā intervijā, tu teici, ka Latvija apmaksā uz pusi mazāk nekā apmaksā Igaunija un Lietuva. Tas ir par budžetu. Uz pusi mazāk uz vienu iedzīvotāju. Jā, mums tagad ir palielinājies, jo jāsaka tā, ka tas mans vienīgais mērķis, kāpēc es gāju uz ārstu biedrību, jo pēc būtības es esmu tādu vairāk hipijs nekā organizators. Man labāk patīk staigāt pa kalniem nekā tur piedalīties sanāksmēs. Bet, piemēram, 18. gadā, ja tu padomā, ka jaunā ārsta rezidenta alga Latvijā bija 450 eiro. Ja? Kur? Protams, ka viņi visi brauc no Latvijas projām. Māsas alga bija 500, 600. Lai viņi normāli varētu savus bērnus pabarot un samaksāt kredītus. Tad viņai bija jāstrādā 2 darba vietās kā minimums. Tāpat arī jaunie ārsti, viņi jau strādāja daudz, kur, jo viņi ir jauni cilvēki, viņiem ir ģimenes, viņiem ir bērni, viņi grib dzīvot. Tas nav iespējams. Un tagad jaunā ārsta alga ir 1450. Es par to esmu pateicīga kolēģiem, kas piedalījās, arī jauniem ārstiem, kas piedalījās, bet, godīgi sakot, esmu lepni, jo tas bija viens no maniem mērķiem tomēr strādāt uz to, ka jaunie ārsti, vismaz tad, kad viņi mācās rezidentūrā un ka beidz viņiem ir tā, ka vismaz kaut kāds minimums, lai viņi vismaz var ēst sev nopirkt. Bet ārsti šobrīd pietiek vai? Nē, ārsti trūkst. Cik daudz viņi trūkst? Ir nozars, kur ir ļoti daudz ārstu un kur viņi tā kā ir pietiekoši, bet viņi ir pietiekoši privātajā sektorā, bet valsts sektorā viņi trūkst. Ļoti trūkst tagad reģionos ģimenes ārsti, jo
vēl tas trūkums nav izjūtams, jo mums strādā daudzi kolēģi, kuri jau ir pensijas vecumā, un viņi to darbu veids. Bet jāapzinās tas, ka Latvijas ārstu vidējais vecums ir 53 gadi, manuprāt, pagājušo gadu. Viņš tur mainās, bet viņš tāds ievērojams tas vecums ir. Māsu vidējais vecums ir 49 gadi. Un 30% no ģimenes ārstiem Latvijā, kas nodrošina primāro veselības aprūpi, ir pensijas vecumā. Tad tu saproti, kas mūs sagaida, ja nav pietiekami daudz jauno ārstu. Un, savukārt reģionos, šodien arī bija Latvijas, šodien, bet man liekas, ka jau kādu dienu, bet šodien atkal bija parādījies mēdījos, ka Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija ļoti satraucās, jo ir šīs te brīvās vietas reģionos, bet jaunie ārsti negrib uz turien doties, jo nav tā pietiekamā infrastruktūra, lai viņi tur dotos un strādātu. Kaut gan Veselības ministrija paredzējusi no Eiropas fondiem atbalstīt tieši jauno ārstu pārcelšanos uz reģioniem. Jo mums ir jādomā par māsām. Lielajās slimnīcās tur trūkst māsas nevis tur 100, bet 1000. Tā kā tā situācija ļoti nopietna. Mums trūkst ārstu un trūkst māsas. Un savukārt arī tas, saprot, mēs jau par to trūkumu vēl nevaram arī līdz galam saprast, jo mēs strādājam pēc kaut kādiem veciem tiem standartiem. Jo, piemēram, cik ir jābūt ķirurģijas nodaļā māsām, diennakts laikā. Jo pēc būtības ķirurģijas nodaļā vismaz uz kaut kādiem 6 pacientiem ir jābūt vienai māsai. Mums nekur tā nav. Mums ir labi jau uz nodaļu 2 māsas panākt. Varbūt kaut kur ir ļoti kaut kāda kardioķirurģija, kur viņiem ir vairāk labi intensīvajā terapijā, bet mums ir arī jāpārskata tas, cik tad mums ir patiesībā vajadzīgi šie veselības aprūpes speciālisti, kurā vietā. Un to mēs mēģinam runāt un teikt, ka mums vajag pārēķināt un paskatīties un likt tarifus, bet mums saka nē. Jo kāpēc? Jo tas parādīs to, cik patiesi trūkst finansējumu. Kā šobrīd sadalās, cik ir privātais sektors un cik ir valsts sektors? Es domāju, ka privātais sektors nosedz ļoti daudz, ja mēs zinām to, ka valsts nosedz apmēram 60%, kas ir no visām mūsu vajadzībām, un 40% iet maksājumu no privātiem maksājumiem, bet te ir arī jāņem vērā tas, ka atrodoties valsts slimnīcā, mums ir ļoti liels līdzmaksājums cilvēkiem. Ir, protams, invalīdi un ir atbrīvotās grupas masturīgie, bet, ja teiksim cilvēks, kurš varbūt nepelna lielu naudu, nonāk slimnīcā uz 10 dienām, tad tas rēķins, ko viņš saņem, kad viņš iznāk ārā no slimnīcas, ir diezgan ievērojams. Un tas ir valsts apmaksāts. Valsts ir apmaksājis lielāko daļu, bet tie 20% ir 15%. Bet tā proporcija palielinās, kas ir privātais sektors un valstiskais? Es domāju, ka pēdējā laikā palielinās, jo cilvēki negrib gaidīt. Viņi negrib gaidīt rindās un līdz ar to viņi izmanto privāto sektoru. Bet te ir atkal tāda lieta, ka cilvēki, tad, kad viņi uzzina, kad ir nepieciešams tas izmeklējums, viņi mēģina pierakstīties visur. Un viņi pierakstās vairākās vietās, tad viņi aiziet uz turieni, kur viņi grib, bet nepaziņo, ka viņi neieradīsies. Droši vien, ka tas vieglais risinājums būtu centralizēt pieteikšanos, lai nav iespējami dubultas. Tā kā sanāk, es nesalīdzināšu, ka varēja kredītus visās bankās paņemt, bet kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs noteikti ir vajadzīgs, bet tā cerība ir uz e-veselību, ka caur e-veselību tas varētu strādāt, bet pagaidām mums tikai ir cerība. Kā iet ar to digitālo vidi vispār? Kā pa celmiem. Labi. Kā pa celmiem. Tas arī visvienkāršākais. Mēs, protams, ceram, bet no e-veselība ir tāds absolūts Latvijas brīnums. Ja viņi 2008. gadā mēs varējām varbūt kaut ko iegādāties no Igaunijas par nelielu summu, mēs ieguldījām daudz, jau 10 miljonu. Tāds klibojošs. Bet tagad kaut kāds plāns ir ar to? Ir, jā, Veselības ministrijai plāns ar digitalizāciju ir pilnīgi cita pieeja. Es ceru, ka nebūs e-veselība numur 2. Kādas ir tavas domas par slimības lapām? Vai tā sistēma ir pareizi, darba devēji ļauj, kad tiek izmantots ļaunprātīgi? Viņas tiek izmantots ļaunprātīgi. Tur es pilnīgi piekrītu darba devējiem. Bet tas faktiski ir tas jautājums, kam tad ir jāsadz es saprotu, tā problēma ir ar tām A-lapām. Tās 10 dienas, kas ir jāsadz darba devējiem. Un to A-lapu var paņemt kaut vai katru mēnesi tur 5 dienas. Bet tu saproti, kas tas ir par izdevumu darba devējiem. Teiksim, citās valstīs ir tas, ka darba devējs ar darba ņēmēju vienojās, ka 10 dienas gadā viņam ir slimības lapa, kur viņam apmaksā par noteiktiem procentiem. Ja? Viņam apmaksā par noteiktiem procentiem, un viņam nav vajadzīgs skriet pie ārsta, jo visbiežāk tās ir akūtas saslimšanas, kur 1 vai 2 dienas vajag palikt mājās. Un arī nav tā, ka tu var tās 10 dienas paņemt uzreiz.
tās ir īsas epizodes, bet maksimums 10 dienas gadā. Ir daudz valsts, kurām ir tāda pieeja. Un tad, ja tas ir kaut kas vairāk un nopietnāk, un tas jau ir ar ārsta atzītu veselības stāvokli, tad to maksā tomēr no sociālā fonda. Protams, ka tad nezinu, kas notiks, mūs nevarēs samaksāt. Bet pašreiz mēs tagad negribam maksāt no mūsu šī sociālā fonda to naudu, bet mēs arī uzliekam milzīgu slogu darba devējiem, mūsu nodokļu maksātājiem, jo ja jau to nodokļu maksātāji nebūs un to darba devēji nebūs, jau arī beigās tas sociālais fonds, vienkārši vajag saprast, kas ir pirmais. Vai ir kaut kāds progress ar šo? Vai... Nē, es domāju, ka tur atkal viss stīvējās un rīvējās un negrib paskatīties uz lietu. Protams, ka no cilvēka, no pacienta tiesībām man pienāks. Protams, pienāks, bet tad izdaram tā, lai darba devējs necieš, lai tomēr mēs uzņemamies atbildību par slimajiem cilvēkiem, par viņu ir jāuzņemās atbildība tā kā sabiedrībai un kopumā un sociālajiem maksājumiem, nevis katram darba devējam individuāli, jo mēs bremzējam kompāniju izaugsmu un mēs bremzējam efektivitāti un mēs veicinam šmaukšanos. Jā, es piekrītu. Labi, ja mēs uz mirkli atgriežamies pie lielās bildes, tad es atceros vienā sanāksmē Kariņš bļāva, kad nesiet reformas, nekādas vēl naudas nebūs. Droši vien, ka tā jau arī kaut kādā ziņā ir, ka tās naudas diemžēl nav. Tad jautājums ir, vai tādas reformas vispār ir kaut kādas iespējamas, nezinu, universitāšu tur jautājumā, tur vienkārši, nezinu, apvienojot visas universitātes, būs viena universitāte, būs vairāk naudas, būs labāka kvalitāte, bet vai līdzīgas reformas ir iespējamas? Es domāju, medicīnā? Ka noteikti, nē, jo mēs pat, zin kā, ar tām universitātēm arī, labi apvieno universitāšu fakultātes tagad. Universitāšu fakultāšu apvienošanai arī ir vajadzīga nauda. Jebkurai reformai ir vajadzīga nauda. Eiropas Savienība par katru apvienotu skolu dod 6 miljonus. Tā kā, tur nauda ir, man liekas, tur varbūt vairāk visi grib saglabāt savus amatus, bet tas ir cits temats. To mēs šodien mēģināsim neatrisināt. Jā, bet man ir jautājums, kāpēc, jo redzi, skola apvienošana ir brīnišķīga lieta, bet tai skolai jau arī ir nozīme. Zinu, ka es neesmu tāda milzīga globalizācijas piekritēja. Un ne visas tendences, kas ir Eiropā un Eiropas Savienībā, viņas nevienmēr ir pareizas un nacionālo kultūru atbalstošas. Es piekrītu, bet te jāskatās vienkārši, ka mēs paliekam ļoti maz, vecu cilvēku daudz vairāk, jaunu daudz mazāk. Vienkārši mēs nevaram pa visu samaksāt. Jā, mēs mums ir jākonsolidējās. Tur tā kā, man liekas, mums ir jākonsolidējās, bet, piemēram, var piemērot mazās skolas, gribēja piemērot, es izstāstīšu. Mazās skolas gribēja piemērot iespēju mācīt Montessori apmācībā. Montessori apmācībā tu vari mācīt 1., 3., 4., 6. un 6., 7., 9. un pa 3 gadiem kopā. Un līdz ar to tev sanāk tās klases un tu vari piemērot. Un ir tāda maza skola, bet kurā var nogarantēt ļoti labu izglītības kvalitāti. Ja? Un arī viņi neizmaksā neko tur daudz. Bet Latvijā tika paredzēts aizliegt Montessori apmācību kā tādu. Jo Montessori apmācība paredz klašu apvienošanu, jo tas ir šīs te apmācības idejas kodols, ka tie bērni mācās kopā dažādos vecumos, vienlaicīgi un viens otru atbalsta. Vecākie palīdz jaunākiem, ir tas, zinu to problēmu. Un mēs aizliedzam Montessori, kāpēc? Tāpēc, lai šo te metodu nevarētu izmantot mazo skolu saglabāšanai. Saprot, un šis stāsts parāda Latvijas domāšanu. Izdevās pagājušā gadā vismaz panākt to, ka Montessori apmācību kā tādu Latvijā neaizliedz. Ja? Un ka privātās iestādes var izmantot šo te apmācību. Bet redzi, mums ir tas, ka mēs visu laiku skatāmies uz to aizliekšanu. Mums vajag šo te, un tad, lai tas nenotiktu, mēs aizliedzam. Bet kāpēc mēs nevaram sarēķināt? Valsts finansē tik un tik, bet varbūt kopiena ir gatava piemaksāt kaut ko, un ka viņiem tā skola tur paliek. Kāpēc mums visur ir jātrenē ar buldozeru? Droši vien, ka katrs ir individuāli, bet arī droši vien nav tās kapacitātes, ir milzīgs tīkls. Es šaubos, ka kā kapacitāte ir arī, man liekas, ministrijās tas vidējais cilvēku kapitāls un vēlme strādāt. Jā, tur tas jautājums ir vēlme. Es pat domāju, nevis tā kā vēlme strādāt, bet vēlme ir tās bailes nokļūdīties un par to, ka tevi sodīs. Mums visu laiku soda. Arī tos ministriju cilvēkus, viņi nokļūdījās labi, viņiem bija pieļauta kļūda. Mēs to saprotam, bet mēs viņam ļaujam tālāk būt. Mums ir visu laiku tā sodīšana. Kā kas tā aizliedzam, likvidējam, sodam.
Tā ir tāda traka domāšana mūsu valstī. Es nezinu, tas mums kaut kāds nacionālais, iekodēts nacionālajā gēnā vai vēl kaut kur. Kā to varētu pārkodēt, tur vajadzētu izdomāt? Tur mums tiešām vajag pārkodēt, jo to, ko mēs kopumā pasaulē esam izdarījuši ar šo savu trako latviešu domāšanu. Es piekrītu. Var sakot, mēs sapratām, ka ir 20 gadus pēdējos mēs pavadām tādā posmā, slimā stāvoklī, kurā mēs negribētu būt. Tā jau šī paudze, kas tur ir, jau ir nonākusi, ar viņiem neko vairs neizdarīsim. Kā nākamos, tā teikt, tur nenovest? Kā nākamos nenovest? Pirmkārt, mainīt, atgriezties pie skolām. Es domāju, ka tas, kādā veidā notiek, teiksim, kāds ir izglītības process Latvijā, viņš ir milzīgs stresains. Viņš ir ar lielu pārslodzi un ar lielu stresu un ar tādu nenoteiktību. Piemēram, bērni mācās. Viņi mācās matemātiku, viņi mācās vispārējo. It kā viņiem ir labi rezultāti, un tad viņi noliek eksāmenus, un viņi saņem ļoti zemes procentus. Man ir jautājums, vai tiešām visas Latvijas skolas neko nemāk iemācīt? Vai tomēr kaut kādas problēmas tajā, kā mēs organizējam eksāmenu pārbaudes? Es teiktu, ka vidējais skolotājs noteikti ir sliktāks reģionos nekā, piemēram, ir ģimnāzijās. Bet tur ir liels jautājums, vai ļoti labas ģimnāzijas. Noteikti ir atsevišķas, bet vidēji statistika ir daudz sliktāka. Jautājums, man liekas, jāiet kaut kā progresīvāk, un mēs dzīvojam kaut kādā laikmetā, kur es pats nezinu, vakar iestājos universitātē, kas notiks digitāli, un es visu saņemšu digitāli, un tur būs pasaules līmenis pasniedzēji. Man liekas, ka jāiet un jāstāsta tajā virzienā, ka tur jāņem tie top 3 pasniedzieni, un vismaz vielas pasniegšanā varbūt, lai ir tas labākais skolotājs. Tā kā es tur varbūt mainītu to. Bet es arī piekrītu nedaudz, kam tu saki, jo, piemēram, arī mana meita, viņai ir stress, kad ir, viņa var sakot super saprot vielu, bet viņa aiziet uz kontroli, un viņai ir stress, un viņa nevar viņu nokārtot. Nu, jā. Tāpēc, ka mums tiek iedzīts, saprot, mums nav tā attieksme. Tevi nesanāca šoreiz, bet tu pieļauj, tev viss sanāca, ok. Bet tu pieļauj kļūdu te un te, nākošo reizi pamācies, būs labāk. Un mums ir tas nesanāca, to atkal nevarēs. Kā tu varēsi nolikt eksāmenus, tu nenoliksi, kā tu uzrakstīsi kontrolu darbu. Tā ir tā attieksme, kas ir ļoti jāmaina. Es arī piekrītu, man liekas, arī man skolā iedzina to, ka nevis, ka tev kaut kas sanāk un kaut ko tu vari, bet drīzāk, ka tev nekas nesanāk un tu neko nevari un tev vajag kaut kādus gadus, lai pēc tam tiktu no tā vaļā. Es pirmkārt sāktu ar to, ka mazinam stresu mūsu bērniem. Jo tad, ja mēs viņiem mazinam stresu, tad viņiem nav nepieciešamības meklēt elektroniskās cigaretes vai vēl citas apziņu paplašinošanas vielas jau diezgan agrā vecumā. Un skola ir ļoti liels faktors. Tad ir jādomā par to, kāda ir ēdināšana skolās. Pasaka man lūdzu, ko par to naudu, kas skolās ir paredzēta pusdienām, ko tur veselīgi var iedot. Piena zupa nav nekas veselīgs. Vai makaroni. Taisnība, jā. Tad faktiski tas, ko mums būtu jādomā, būtu jādomā par veselīgu ēdināšanu skolās un arī par izglītošanu, par veselīgu ēdināšanu bērniem, jau no bērndārza un skolas vecumā un īpaši vidusskolās. Tad ir visa tā prevencija, kas ir iespējama, tā paša narkotisko vielu prevencija un stāstīšana. Un es domāju, ka ir svarīgi, ka nāk jaunieši, kas runā ar skolotājiem, nevis ar skolotājiem un ar bērniem. Jo tas, ka skolotājiem uzliek par pienākumu izstāstīt kaut ko par narkotiku prevenciju vai seksuālo transmisiju saslimšanu prevenciju, viņš jūtās ne savā tā kā vidē. Ne par to viņš nezina, ko tas viss nozīmē. Viņam jārunā par kaut ko svešu. Drīzāk vajag pieaicināt jauniešus, kuri ir ar zināmu negatīvu varbūt pieredzi dzīvē un kuri var no sevis to izstāstīt. Jo, kā mēs zinām, labākie tieši šo problēmu risinātāji ir cilvēki, kur paši tam ir izgājuši cauri. Es piekrītu, jā. Es bērniem apsolīju, ka viņi varēs braukt jebkur ceļojumā uz 3 dienām, jo viņi izturēs jūliju bez cukura. Viens izturēja, otrs 3. dienā jau salūza. Tā kā, var sakot, man liekas arī tas cukurs ir tik kaut kāda atkarība radošs, kad, man liekas, ir grūti pārliecināt bērnus to nedarīt. Cukurs ir atkarīgi radošs, bet mums jau arī ir visādas, pievienotās vielas ēdienos, kas rada atkarību. Bet, var sakot, tu uzskati, ka, ja būtu, tāda paša vecuma vai, tajā vecuma kategorijā, nāktu uz skolu un stāstītu, kas ir labās lietas, tad bērni ieklausītos vairāk? Jā, es domāju, ka tieši vajag iesaistīt to tādu sadarbības tīklojumu, viņiem radīt un atbalstu. Un tas arī mazinātu to bullyingu skolā, jo, mēs
saskaramies, es vismaz saskaros ar bērniem, kuri nejūtas tā kā iederīgi tajā vidē. Es zinu, ko tas nozīmē, ka tu esi neiederīgs savā vidē. Man tas bija pārceļoties no Liepājas uz Rīgu, uz Rīgas pirmo vidusskolu, tagad pirmo ģimnāziju, kur mans direktors Artūrs Damats arī mammai teica, ka viņš negarantē, kas ar mani notiks, kad es nonākšu tajā klasē. Jo bija vācu klase, kas mācījās vācu valodu, kurā man bija jāiet, viņš teica, ka viņš tiešām negarantē, kas ar mani būs. Bet es izturēju, ja? Bet ne visi var izturēt. Un mums tomēr mums ir jādomā par to, kā atbalstīt ikvienu jūtīgu cilvēku, kuram ir svarīgi, ko par viņu domā, ko par viņu pasaka. Man bija vienalga, ko par viņu, man tur viņa domā, man bija svarīgi labi mācīties. Jo man bija mērķis dzīvē, ko es gribu sasniegt. Un tas, ka es neiedarojos varbūt pilnībā tajā vidē nekas, bet tad gan viens klasbiedrs teica, jūs 2 mēnešus nerunājat, bet pēc 2 mēnešiem mēs darījām to, ko viņi teica. Labi. Labi, tas ir interesanti, ka tu saki, ka tev bija ambīcijas. Kāpēc latviešiem tik zemas ambīcijas? Latviešiem ir pietiekoši lielas ambīcijas. Jā? Paskaties. Labi. Māksla, mūzika, kultūra. Mums ir lielas ambīcijas. Labi, un uzņēmējdarbībām? Uzņēmējdarbība, mēs bišķi esam slinki. Mēs esam slinki. Labi. Mēs esam slinki, jo, man tas bizness ir, padomāt, pasties, cik daudz biznesa ir pārdoti kaimiņu valstu īpašniekiem, piemēram. Mums ir, es domāju, ka tā nav tikai latvieši, bet latvieši kaut kā vairāk ir mēģinājuši to savā dzīvē ieviest, to domu, ka dzīve ir tikai tāda priecāšanās un baudīšana, ka galvenais, kas dzīvē ir, tu vari būt laimīgs tikai tad, ja tev nekas nav jādara un tu vari baudīt. Tu beigās baudi, un tad veselība galīgi beigta. Es arī strādāju, lai nestrādātu, tad es 6 mēnešus dabūju nepastrādāt to prieku, un tu saproti, ka strādāt ir labākā lieta pasaulē. Strādāt ir labākā lieta pasaulē, un es domāju, ka cilvēkiem arī vajag ļaut strādāt gan bērnībā, gan arī pēc pensijas gados. Teiksim arī, mums jau ir jāsaprot to, ka pensijas tie gadi būs vēlāk un vēlāk, un tas, ka cilvēki bēdājās par to, protams, ka gribās kādu mirkli varbūt arī padzīvot mierā un varbūt būt ar savu ģimeni vairāk kopā, lai nav katru dienu jāskrien uz darbu, bet es zinu daudz cilvēkus, kuri aizejot no darba, viņi tā kā pazaudē to nodomu, jo mēs jau dzīvojam tik ilgi, kamēr mums ir nodoms. Jā, jo dopamīnu tu saņem tikai, ja tev ir mērķis, un tu uz eju uz to mērķi, tu saņem kaut kādu dopamīnu. Ja tev nav tā mērķa, tad nav arī dopamīnu. Protams, un tāpēc arī faktiski var izdomāt kaut kādas interesantas lietas, ko dzīvē darīt, uz viņām tiekties un sasniegt. Tad arī interesanta dzīve. Jā, vai arī var mēģināt lietot kokaīnu, piemēram. Tad ātrā kaut kādā... Jā, ātrā variantā, ātri sākt, ātri beigt. Ātrā pieeja, jā. Ātrā pieeja, ātri beigt ar kardiovaskulārām un citādām komplikācijām. Jā, man kaut kādi cilvēki apkārt arī nesen nomiruši no tā. Tas varbūt nav īstais virziens. Es tiešām domāju, ka labāk strādāt nekā... Labi, Klau, tu sāki 1993. gadā. Kā cilvēku veselība ir mainījusies no tad un tagad, ja tu vari... Es gribu teikt, ka pēdējos gados cilvēku saslimstība ir pieaugusi, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē, un tās ir gan onkoloģiskās saslimšanas, gan kardiovaskulārās saslimšanas. Un arī ir tā saucamā paaugstinātā mirstība. Dažās valstīs ir no 11 līdz 18%. Es nezinu, kāda ir Latvijas dati, bet tie Eiropas dati ir diezgan tādi. Tas var būt saistīts ar Covid vai ne? Ar daudziem faktoriem. Covid ir viens no, es domāju, ka pati epidēmija kā tāda, es domāju, ka mēs varbūt pēc gada varēsim parunāt, jo tad pasauli, lai daudz kas būs mainījies. Kāpēc, domā, pēc gada daudz kas būs mainījies? Es domāju, būs daudz pētījumu, daudzas lietas, daudz pierādījumi tam, cik pareizi vai nepareizi mēs kaut ko esam darījuši. Tu domā Covid sakarā vai vispār? Epidēmijas sakarā, jā. Pandēmijas sakarā. Labi, Covid bija tik man slikts atmiņas, ka es pat runāt par to negribu tā. Nevajag par to runāt. Labāk aizmirstam un mēģinam teikt, ka tas nekad nav. Zini kā, bet tur ir dažas mācības, kuras ir jāņem vērā. Zini, man Covid laikā bija ļoti grūti, jo es nedomāju tā, kā visi domā. Jā, tā ir tā masa kaut kāda psihoze. Tā nav masa psihoze, tas ir ļoti interesants pasākums, un man izglāba viena grāmata. Ir tāds Andrejs Lipševits, kas ir poļu rakstnieks, kas 80. gados uzrakstīja grāmatu Politiskā poneroloģija. Un viņu sadedzināja komunistiskajā Polijā toreiz visu, bet tagad ir tāda
tiešām interesanti sociologi un politiķi pasaulē, kas pēt šo fenomenu. Un es Covid laikā diezgan daudz lasīju un klejoju un atklāju šo grāmatu, jo es nebiju par viņu ko dzirdējis pirms tam. Un ļoti interesanti ir arī piedalīties tādās sarunās, kad viņi runā par tām lietām, kāpēc cilvēki nonāk politikā, ko viņi dara, ko tas draud, kā var manipulēt ar cilvēka, teiksim, domāšanu un uzskatiem, viņu uzsēdinot uz nāves un slimības bailēm un tādām lietām. Ļoti interesanti grāmata. Labi. Es tieši gribēju prasīt, pa kuru laiku tu atrodi laiku lasīt, bet tad es sapratu, ka Covidā bija daudz laiks. Nē, man nebija Covidā daudz laiks. Jā? Es Covidā pārtraucu lietot alkoholu, jo man bija 24/7 jāstrādā. Un tad es vēl joprojām cerams, ka nē. Es nelietoju alkoholu. Jā, es arī nelietoju alkoholu. Es uzskatu, ka tas ir vispār, es domāju, priekš kā mēs to darīju kādreiz savā dzīvē. Es kaut kad runāju, kaut kur nesen, mēs runājām, kad īstenībā, kad nevis tu zaudē otro dienu, kad tu lietoji alkoholu, bet arī to dienu, kad tu viņu lietoji. Bet jau var teikt, neko neatceries, kas tur bija. Nē, es varbūt arī atcerējos un tā, bet katrā ziņā nav tas, to pasauli jūt kaut kā citādāk. Tā caur migliņu, jā, tā. Un tā otrā dienā tev viss krīt uz nerviem, jo tev ir, acetaldehīds. Tu iztērēji visu dopamīnu. Acetaldehīds izžāvē smadzenes, izžāvē ādu. Jā. Klausies, bet kāpēc mēs tik daudz dzeram? Es skatījos, mēs izdaram 13,2 litrus spirta uz vienu iedzīvotāju. Mēs esam viena no visdzerošākajām. Pirmajā vietā Eiropā. Jā. Es domāju, tas ir sens veids, kā mēs... Var jau būt, ka arī mums drusciņā aizved uz citām valstīm un nopērk pie mums. Bet droši vien netik daudz. Netik daudz, bet tas patēriņš ir liels un arī diezgan agri cilvēki sāk lietot alkoholu. Tas arī ir fakts. Jā, interesanti. Bet tas jau arī ir viens no iemesliem. Saprot, alkohols jau ir, tie ir tādi, tu nomierinies. Tā ir arī tā kā tradīcija. Tu it kā nomierinies, bet īstenībā padara visu sliktāk. Uz to mirkli tu nomierinies, bet rīt viss vēl divreiz sliktāk. Jā, bet cilvēkiem liekas, ka nav. Un tad viņiem liekas, ka viņiem nav paģira, bet viņas izpaužās citādāk. Varbūt tur nesāp galva, bet ir tādas dziļākas izmaiņas. Sanāk, vēl, kad es lietoju alkoholu, tad man likās, ka tie, kas nelieto, kaut garlaicīgākie cilvēki pasaulē. Bet tagad, kad es vairs nelietoju alkoholu, jo es secināju, ka ja man vismaz mēnesi es nedrīkst lietot alkoholu, man pavisam skaidri strādāt galva. Un tad es vienkārši negribu vairs to mēnesi gaidīt pēc nākamās alkohola iedzeršanas. Tāda man pieredze ar alkoholu. Nē, man vienkārši tas nevarēja. Man bija ar skābekļa aparātiem. Šad tad jāskrien diezgan vēlā naktas stundā, un tu nevari, teiksim, iedzert glāzi vīnu, un ja tev zvana cilvēks, kuram ir grūti pelpot, tagad saprast, kā viņam palīdzēt. To nevarēja vienkārši. Labi, klausies, kā modernizējas vispār veselības aprūpe? Veselības aprūpe modernizējas pirmkārt ar digitalizāciju ļoti daudz, ar to telemedicīnu arī, kas ir arvien vairāk pieejama, un personalizēto medicīnu, ka tomēr mēs ļoti skatāmies uz cilvēku, viņa ģenētiku un vispārējo, un tas personalizētā medicīna jau ir tā kā medicīnas nākotne. Pavisam īsi varbūt varam pieskarties, kas ir autoimūnajām saslimšanām Latvijā. Es nezinu, katram otrajam jaunietim dzirdu, ka ir veģetīvā nervu distonija. Tas ir kaut kas, tas nav autoimūns. Veģetīvā nervu distonija tā ir vairāk, viņa varbūt ir arī teorija par to, ka viņai ir autoimūnie aspekti. Bet jautājums, vai tā ir veģetatīvā distonija, vai tas tomēr tā ir trauksme pamatā. Un tad ir jautājums, kāda ir tie trauksmes iemesli. Un tas ir tas, ko mēs arī runājam par narkotiku dekriminalizāciju, runājam, ka mums ir jādomā par to, cik veselīgā vidē mēs dzīvojam un kā mēs veidojam to konkurenci, vai viņi ir tādi, tu vari, tev izdosies, piestrādā, vai tu taču neko nevari. Jā, bet tas ir kaut kā, vai tas ir kaut kas, kas ir vienmēr bijis, vai tas ir kaut kas tagad jauns, mēs to nezinājām, tā bija visiem, vai mēs tagad zinām, tā kā ir? Ir vairāk nekā bija, noteikti ir vairāk šie psihoemocionālie traucējumi ir daudz vairāk, bet viņi ir arī vairāk pēc Covida. Un tur ir zinātniski pierādīts. Pašreiz ir ļoti interesants pētījums. Es viņu nopublicēju arī savā Facebook lapā par to, ka ir ļoti nopietnas izmaiņas pēc pīķa proteīna nokļūšana cilvēka organismā, gan no Covid, gan no vakcīnām, mainās smadzeņu struktūra. Un to nevar redzēt parastajā magnētiskajā rezonansē. Tur ir speciāli izmeklējumi ar radioizotopiem, kuriem var redzēt, kā tur tās smadzeņu struktūras mainās. Un tev vairs nav tāda normāla reakcija uz tām lietām, uz kurām jābūt. Piemēram, cilvēks pārslimojot Covid var kļūt daudz emocionālāks un neadekvātāk reaģēt uz lietām. Un tas ir tāpēc, ka viņam ir izmaiņas centrālā. Tas, kas varbūt bija pa maz emocionāls, piemēram, es varbūt tieši kaut kā izlīdzinājos un kļuvu normālāks. Labi, tas joks. Nē, kāpēc? Droši vien. Bet es jau domāju, ka viss ir evolūcija. Viss, kas nenotiek, viss uz labu. Ko tu domā par sociālajiem mēdījiem? Visi tur, nezinu, cik daudz screen times ir
labi un cik jau ir slikti. Vai tas nav arī beigās iemesls, kāpēc cilvēkiem ir tās veģetatīvās distonijas? Noteikti jauniešiem tas ir noteikti, tāpēc, kad ir visi tie uzpūstie parametri, uz kuriem tev ir, kur tev sociālajie mēdīji rāda, kādam tev ir jābūt, un ja tu tāds neesi, tad tu zaudē sevi. Un, protams, kļūst emocionāli nestabils. Es domāju, ka jo mazāk, jo labāk, bet atkal, ja tu gribi darīt kaut ko zinām, tie sociālajie mēdīji ir vajadzīgi. Jautājums ir, kādā vecumā. Tika pieņemts jau tādi ieteikumi vecākiem, ka tas ir ne vairāk kā 1-2 stundas, bet ir grūti, jo patiesībā jau sociālajie mēdīji un tās spēles jau ir tas pats dopamīns. Sociālajie mēdīji jau ir tas pats. Bet ko tad darīt? Var sakot, bērni māka atbloķēt visus kodus, kas tad ir labāk? Tomēr, vai viņam ir tas telefons, un viņš tur sēž 5-6 stundas dienā, vai tad tā ir podziņa telefons un Nokia? Tas ir katram bērnam ļoti individuāli, bet redz atkal, ja tu iedod to Nokia, un tu viņam tagad neļauj. Un kad visi citi drīkst, citi drīkst, tad viņam var būt pat trakāk. Es zinu bērnus, kuriem ir bijusi atkarība, un kuri nonāk pie tā kopā ar vecākiem, ka viņi vispār paši saka, ka viņi nelietos vairāk. Un svarīgākais jau ir tas, cik daudz mums ir laika spēlēt spēles, iet ārā un nodarboties. Būtībā jau kāpēc tiem bērniem tas telefons ir, tāpēc, ka tas ir veids, kā viņi var komunicēt ar saviem vienaučiem un nebūt vieni. Ja tā ir daudz bērnu ģimenē, tad tas ir savādāk, bet arī daudz bērnu ģimenē, jo tie vecumi ir dažādi. Un nevienmēr tur tās spēlēšanās un komunikācijas ir, bet tas jau ir par to, cik mēs patiesībā esam vientuļi šajā sabiedrībā. Jā, it kā mums to draugu tur sociālajos mēdījos vairāk, bet dzīvē, tad tur varbūt arī mazāk. Jā. Tas ir tāds interesants jautājums. Labi, es jau tomēr pamocīšu tevi par to lielo kaut kādu reformu. Kad es jau prasīju par reformām, tu tomēr aizgāji projām uz to, kad visas skolas nevajag apvienot, bet varbūt, ka tomēr tev ir kaut kādas, 3 lietas, kas būtu jāizdara, un tad, veselības aprūpe būtu kvalitīvāka vai, Zini kā, veselības aprūpe ir reformēta kopš 94. gada. Mums ir bijušas 4 lielas reformas, atšķirībā no Igaunijas, kur ir bijusi viena liela un viena maziņa, ja? Un tie rezultāti ir ievērojami. Man ir jautājums, kāpēc Latvijā visu laiku veselības aprūpe ir redzēta kā tērētāji, teiksim, nozara. Būtībā nē, tā ir nozara, kas atgriež cilvēku ekonomiski aktīvajā dzīvē. Otrs, laba veselības aprūpe ir ļoti svarīga valsts drošībai. Ļoti svarīga. Un tas nav nekad apzināts. Un tagad arī tā plēšanās, kas ir bijusi pēdējos 6 gadus par to, varbūt ne tik daudz pēdējā gadā, jo par to, lai pieliktu to finansējumu, lai mēs vispār izdzīvot. Saproti, ko tur reformēt? Es domāju, vai vienkārši ir risinājums. Zin kā, tās naudas jau nepaliks vairāk, mēs paliekam vecāki un mazāk. Kāpēc tu domā, ka mēs paliksim vecāki un mazāk? Nē, es vienkārši tas ir fakts, man liekas. Kā mēs viņu sadalīsim to naudu? Kā mēs to naudu sadalām un kur mēs viņu tērējam? Es zinu, 2019. gada budžetu izpētīja 20. gada budžetu. Ja? Tur tik daudz kabatu. Tik daudz kabatu. Veselības aprūpē arī ir, protams, lietas, kuras vajag sakārtot. Bet globāli tas pamatlietas, viņas ir kārtībā. Tur ir tādas, teiksim, atskaitīšanās, domāšanas, teiksim, tādas plānošanas lietas, kuras varētu citādāk darīt. Piemēram, netaisīt 7 reizes viens un tās pašas analīzes cilvēkiem, ja? Ka viņam ir uztaisījis ģimenes ārsts, viņš aiziet uz slimnīcu, viņam atkal tā. Tas nav tā savienojamība. Un arī ir tāda, mēs te zinām labāk, mums te labāk analīze. Tur nav tikai tas, ka nav tās informācijas, bet ir arī, zinām, arogants pret pastāv. Un tās lietas ir jāsakārto. Tam nevajag liela nauda, bet tas, ka kopumā vajag iedot naudu, lai var normālu onkoloģisko aprūpi Latvijā nodrošināt, lai jauniem cilvēkiem nav jālūdz ziedot, tas ir jāizdara. Un tie nav baigie miljoni. Bet toties mēs iegūsim jaunus cilvēkus, kas turpina būt ekonomiski aktīvi, un mums nebūs tik daudz, jāsaka, jaunu cilvēku, kas aiziet no šīs dzīves. Es piekrītu. Labi, vēl pavisam pēdējais jautājums. Tad vienkārši jautājums saucās virziens, un to es paprasu katram viesim. Kā tu uzskati, kam jābūt Latvijas attīstības virzienam? Latvijas attīstības virzienā noteikti ir jābūt tai lietai, ko mēs varam arī, par ko mēs nekad neesam domājuši, ka mēs būtībā varam būt valsts, kurā mums ir brīnišķīgas zināšanas ķīmijā, mums ir farmaceitiskā rūpniecība arī, jā, ir bijusi, un mēs to tradīciju varam saglabāt. Tas ir virziens, un otrs virziens, es domāju, ka tomēr tā arī izglītības eksports ir viena no lietām, ko jau tagad dažas universitātes realizē, bet es domāju, ka mēs neesam
novērtējuši to potenciālu, kas mums Latvijā ir tieši. Un, protams, viss, kas ir saistīts ar IT tehnoloģijām. Bet tur jau Latvija ir sev arī parādījis pasaulē. Un vēl es domāju, ka noteikti mūsu viens no lielajiem eksportiem ir kultūra un mūzika. Kultūra, māksla, mūzika. Es piekrītu, jā, tas ir ļoti augstā kvalitātē. Jautājums, vai kāds to spēj novērtēt latviešu valodā. Bet tas nav tikai latviešu valodā. Ir jau arī, tomēr mēs jau, mākslā nav valodas, un mūzikai viņai ir starptautiska. Un tas ir tas, kas patiesībā mūs parāda pasaulē. Mēs esam zinām ar to, kā valsts, kurā ir brīnišķīgi operdziedātāji, neiedomājam daudz uz iedzīvotāju skaitu mūziķu. Ļoti daudz talantīgi visos operas teātros. Un, piemēram, tad ir jautājums, vai atstāt bērnu mūzikas skolas, kuras it kā nav tik efektīvas, vai neatstāt. Protams, ka atstāt. Es piekrītu, jā, un arī tas, ko tu teici par medicīnas izglītības eksportu, tas ir arī varbūt tieši veids, kā importēt kaut kādus jaunus cilvēkus. Jā. Tā kā paldies tev liels. Paldies. Tā, plus mīnus visu pajautājis.